Čau visiem! Šajā video parādīšu, kā es taisīju savu šķūnīti no sākuma līdz beigām. Visādas video salicis kopā esmu, tā kā, jā, ja jums šis interesē, droši turpiniet skatīties, un tagad atgriežamies 2 gadus atpakaļ. Čau visiem! Tad, kā redzat, pagaidām man malkas situācija izskatās šādi. Un man tas neapmierina. Tīri tāpēc, ka man vēl diezgan liela kaudze, kas jāsazāģē. Un man nav kur likt, jo tīri zaļu malku es nevaru mest uz taisno šķūni iekšā. Tāpēc jādomā taisīt kaut kāds piebūli šiem šķūnim lieliem. Un materiāli, kas ir šie baļķi, kas te ir stāvējuši jau 4-5 gadus. Un jādomā, ko varētu saknabināt. Daļai, protams, tīra malka vai pat sliktāk. Bet daži varbūt var kaut ko dabūt ārā no viņiem. Kādu lietas koku. Un viņi pilna naglām, bet tās naglas arī smukas, četrkantīgās. Tā kā jāskatās un jālapina. Bet vispirms jāielai pamati un jāuztais pat robežu. Tātad tik tālu pagaidām esam tikuši. Jā, nobeidzām to štīlu zāģi. Šo te zāģējot kaut kā neveiksmīgi pārkarsējām. Tātad te viņš turās uz skrūvēm, tur un tur. Bet te viņš iedzīt tapa tādu dziļu. Līdz kaut kur te ienē. It kā nekur nevajadzētu iet. Un tagad jāliek pāris nākamās. Tās tagad būs interesanti izdomāt. Bet nu jā, jāskatās. Tā arī kaut kā nesanāca pieķerties tam malku šķūnim klāt pa vasaru un rudeni. Un nākamie darbi, kas jau bija spāru likšanas, notika tikai janvāra vidū. Un jā, gadās arī tā. Stop, was ne? Situ? Jā. Iesiekšai.
Kas ir? Lode? Pied tuvāks sevi malā, kad... Jā. Dārgs. Var piturēt, ja? Viņš neies. Nē, nu labi, uzšāj. Varbūt viņš izlauzīs tad sevi. Jā, es redzu vēl kaut kas Lamiko pacert. Labi, pamēģināšu uzšaut. Ja ne, tad jāties un zirmāk. Tu? Jā. Ja tu neies. Ja? Pagaid, man jāpacēries pārāk. Tehnika. Tur priekšā dēls, tāpēc. Viss kārtībā? Es domāju, es priekš ābolēm viņš. Bez rauks. Ideāli, uzreiz neslīd vairāk tā. Viņš kā viņš jau iegļās reiz nākamreiz. Martā sākām apmēšu iebetonēšanas darbus. Pie reizes arī iebetonējām tādu kā pamatu priekš trepēm, kas būs lielajā šķūnī. Jā, sākās siltāks laiks un varēja darīt arī jā, šādas te betona darbus.
pirmā malka, ko ieliku šajā jaunajā šķūnī, bija šāda te. Respektīvi, varētu teikt, bulgroži visādi dēļi, kas man bija gadu laikā sakrājušies. Arī no tā tīra no demontāžas viedokļa nācās izjaukt pāris sienas, un tur bija šādi materiāli. Izšķiroja, tādas, kuras varēja saglabāju, bet daudzas arī vienkārši sazāģēja, jo tur jau nekam citam īsti viņi nedara. Jo tīri dedzināt uguns, kur arī negribējās labāk iedot vēl vienu iespēju sasildīt māju, nevis tīri sasildīt gaisu ārā. Jā, šādi dara šos te šepah zāļi, baigi vienkārši to darīt. Visiem iesaku, ja kādam ir arī pilns ar šādiem te dēļiem vai maziem kociņiem, tad šis ir tiešām labs darba rīks. Un ļoti atvieglo darbu, un arī diezgan droši. Bet šis būs tāds, es pieņemu, pietiekami stabils, nopietnas malkas šķūns priekš manis, un kā es viņu dabūju pēc iespējas zemāku budžetu. Protams, var vēl kaut kur ietaupīt un kā, bet sākšu stāstīt, un tad jau sapratīsi, kā un kas un kāpēc. Tātad, pa lielam šis visus malkas šķūns ir taisīts no atgriezumiem, kas man bija mantoti. Šādi dēļi, kas priekš durvīm bija no 60. gadiem siltumnīcas mantoti. Šie visi koki ir mantoti no vecvectēva. Viņš tur pirka šāļus malkai bija izlasījis tādus labākos, un es viņus arī ar tēti izlasījām tos labākos, kas bija izdzīvojuši šos 30 gadus, jo viņi aptuveni tā stāvēja. Un pielikām, jā, viņiem ir kaut kas ķirmis kaut kur bijis, bet es pieņemu, ka tas ķirmis jau lielākā daļā sen jau ir izgājis, un viņš baigi nav aizticis šo te. Jo pirms mēs šos sākām celt, mums bija plāns uztaisīt pilnībā jaunu, lielāku malkas šķūnu, un tad mēs sareiķinājām, cik tas maksā, un tad sapratām, ka varbūt šeit būs labāks. Noskatījos ideju no viena cita latviešu YouTube kanāla, ielikšu aprakstā. Viņi gan angliski filmē, bet, ideja diezgan laba. Piebūvu vienkārši esošajai klētī. Šeit man nekas nebija, te bija dubļu lauks, te var redzēt kādu bildi. Un, jā, tev pēc tam būs tie video, kā tika viss darīts. Varbūt tagad jau ies. Bet kopumā, jā, šādi izskatās no iekšas. Šādi te masīvi 15x15 brūsas. Viņas gan ir dažas drusku bojāts. Te, piemēram, te ir tāds izpilvs. Bet, 80% no viņas ir tīri izmantojami. Jā, šādi te. Kopā ir 3 šīs stūtas. Viņas balss iebetonēts tā kā pāļi. Ielikām šādu enkuru. Tāda bija kopā 3, jā. Un, jā. Iekšā centos impregnēt, bet sapratu, ka īsti varbūt nav jēga, varbūt ir, nezinu. Es šeit noimpregnēju, kaut kur arī tur dziļāk impregnēju, bet pa lielam nepietika laika. Te apakšā ir virces bedra, tā mums bija problēma, bet es vēl viņu neaizbēru gadījumā. Kaut kas būs vajadzīgs nākotnē. Aizbērt vienmēr var būt izrakt grūtāk. Ja kā pilnībā betonēt, tur ūdens apakšā ir, bet es ceru, ka tas baigi nepūdēs šo malku. Un ceru, ka izturēs. Te ir diezgan biezi tie dēļi.
Pamats ir šķembas. Kaut kādi 10 cm šķembas, un apakšā ir, viss, kas ir ķieģeļi, betona gabali, trauka gabali pa lielām biezā slānī. Līdz ar to te pamatne ir, tā kā ceļam gandrīz. Bet, svars arī ir, jo krāmējas līdz pašai augšai, cik var. Un jā, te visādi gan zaļi, gan netik zaļi, bet pārsvarā jā, pussavs, jo kamēr es viņus sazāģēju, paiet laiks, viņi jau tas šādi te man ir tā sistēma. Respektīvi, jā, atvedu te to malku, viņa stāv. Te gan zarus atvedu no pilsētas, lai var sašķirot un sasmalcināt. Jā, te man stāv goba, sazāģēju viņu, bet gobu, faktiski nav iespējams ar rokām saskaldīt. Man ir mazais 7-tonīgais skaldītājs, bet, tas arī nevar to gobu tā. Tad es te viņu sakrāju, tā kā būs vairāk uz ziemu paņems noīrēs skaldītāju nopietno 30-20 tonīgu. Pirms taisīja vispār duris un visu nācās iebetonēt te. Protams, varbūt teiks, ka ļoti neglīti, bet priekš manis būs pietiekami labi. Tas mans pirmais tāds betonējums. Gribēju kā labāk. Vismaz tagad te ir izrakta tā dubļa ārā, iebetonēts tā, lai neiet iekšā šie visi būgroši klētī. Un arī pamats lielāks. Izmantoju arī vecās šīs spāres. Attālums ir paliels, jā, bet es domāju, priekš malkas šķūņa būs pietiekami normāli. Jumts ir 40 grādos gandrīz vai diezgan slīps. Ik pēc 30 cm likušos colīgos dēļus. Un augšā ir Latrūf. Bija akcija kaut kad pavasarī. Un jā, šis ir viss laikam lētākais segums, ko var dabūt no metāliem. 0,5 cinkots krāsot. Es nezinu, baigā vajadzība. Es nezinu, cik gadus viņš te stāvēs. Jo šim te jāmaina tāpat tās jumts. Šīferis, viņš arī te tek iekšā. Ievilku jau elektrību, lai gan viņa vēl nav pieslēgta, bet, varbūt mazums kaut kad vajadzēs nākotnē. Man tikai tukšs bija, tad bija vieglāk ievilkt. Konstrukcija balsts uz šī te milzīgā baļķa. Un jā, tā es ietaupījām vienu sienu, nav jātaisa vispār. Jā, te ir smuki Latvijas laika palikušie izdzīvojušie baļķi, jo šī daļa līdz tejenai ir vienīgā, kas ir palikusi no U veida kults. Šis te ir piecelts 90. no vecās siena klēts, bet, jā, vienīgais oriģinālais, kas te varētu būt, ir šis te, un arī viņš pusi pārtaisīts pa gāzbetonu. Šī laikam vienīgā siena, kas ir tā izdzīvojusi. Un, protams, šie masīvie baļķi. Jā, parādīšu no āras. Krāsots ir ar zviedru krāsu, miltu krāsu vai dažādu nosaukumu. Es viņu sauc par ziedu krāsu. Personīgi man patīk zviedru krāsa. Bijusi laba pieredze viņai. Pirmkārt nesmird, viņai viegli strādāt ar viņu. Un, jā, ļoti viegli dabūt nos no rokām un nesmērēt tā. Bet, it kā te vajadzēja man varbūt savādāk krāsu, jo man te īsti nav apzāģis. Te ir diezgan glūts, bet te jau redzēs, kā turēs. Izveidoju šāds paštaisīts stiprinājums.
pats kaut ko skatījos, taisīju. Beigās ar laiku sanāca tā, ka tas varbūt patērē vairāk laika nekā ir vērts. Bet tā kā man pašam interesē, kā uztaisīt, nebija tik traki. Jā, šāds te jumts, šito karnīzu vai kā vējmalu dabūjām demontējot pilsētas mājā nost. Viena būva dabūju šo pieliku, ja nu gadījumā man viņi ir, tad jāuzliek. Man arī ļoti patīk, kā viņi izskatās, nemaz nevar pateikt cinkotais jumts. Jā, varbūt tās, kāpēc nepirka krāsaino, nezinu. Bija pa 2 eiro dārgāks kvadrātā, un otrkārt man ļoti nepatīk, kā izskatās, ka izbalē krāsu. Pat cinkoto es nezinu, man liekas, man nav nekāda iebilduma pagaidām. Vienīgi tas, ka viņš diezgan atstaro vasarā. Noteks es dabūju arī. Man atdeva radnieks. Viņam pašam nebija vajadzīgs, viņas tur bija stāvējuši 30 gadus. Un es tur kaut kā centos salikt viņas. Jā. Jā, iztīra labs. Varbūt tās noteikti nav baigi vajadzīgās, bet es cenšos visur, kur es kaut ko taisu, ielikt noteks vai renovē. Tagad mājas pusē jāuzliek ziemeļ, tur, kur nav. Bet jā, pieliku te ruburoīdu. Bija nogriezis 25 cm un uzliku tā, lai tas lietas, nu, tiešām viss iet iekšā šajā notekā, lai nebojā konstrukciju. Jumts nav perfekti taisns, jo arī šis jumts nav. Ja baigi gribētu varētu, bet priekš malkas šķuņi, man liekas, tīri ok. Man vispār metāla jumti diezgan patīk, salīdzinot ar šīferi. Jaunais šīfers varbūt tās nekādas problēmas nav, bet viņš maksā beigās dārgāk nekā šis cinkotais. Šādi izskatās no otras puses, gribēju caurbraucam, lai abas puses var atvērt. Lai es varu ar šo motobloku iebraukt arī. Nu, teiksim tā, diezgan piesardzīgi, bet var iebraukt. Jā, te ielikt slēdzes iekšā ārā, lai var izslēgt gaismu. Un jā, aptuveni šādu var piekraut. Jāapskatās, vai te putni varbūt dzīvo. Bet ja tā ir viens durvis, uzreiz sanāk lētāk un arī mazāks izmaksas, ātrāk. Bet manā gadījumā man tās dabas durvis ir vajadzīgas, lai es varu no vienas puses ņemt ārā un no otras puses likt, un tad jau, kamēr arī iziet visam cauri, tikmēr jau otra puse var sākt rāmēt. Šajā bundulī ir sapildīta tā virts, ko es izsūknēju ārā. Varbūt kaut ko noderēs dārzam. Jā, te ir viens cits projekts, kas man gaida, mantojas traktoru. Kaut kādu. Bet, nu, vēl nav man laika, un man tās mehāniķa iemaņas ir ļoti minimāls. Vairāk neesoši, bet, nu, kaut kad piešaušos arī pie šī projekta. Bet, jā, te pārsvarā, nu, viss paštaisīts. Tātad šeit es uztaisīju tādu mazu tabulu, priekš tā, lai var salīdzināt, nu, kādas tās izmaksas man ir bijušas, jo arī pašam interesē. Kopumā, jā, koku materiāla lielākā daļa bija izmantot vēlreiz, nu, ņēmu no tā, kas bija, cik varēja, bet, nu, jā, latojuma dēļus izmantoju jau
sūtīts tā kā jau no Zāģētavas. Un jā, tie izmaksā 22 eiro. Un tas neskaitot tādu piegādu vai ko, stīri, cik tur kuba cena bija. Tad vēl brūsu kurpes bija 3 gabali, jā, tas arī 20 eiro sastādīja. Cements 4 maisi, bet es reiķināju cementu tikai priekš šīs te daļiņas, kas ir tās apmalas un paši balsti. Es nereiķināju to cenu, kas ir, lai to sienu nostiprinātu. Tur man vēl kādi 9 maisi aizgāja kopā, bet tas tā. Tad apmalas mēs izmantojam brāķētus, viņam tur stūri apsisti vai kaut kādas vizuāli defekti. Bet, lielākā daļa no tām apmelēm bija normālā stāvoklī. Priekš šī malkas šķūņa pilnībā nevarēs redzēt, un viņa ļoti labi saglabā tās šķembas iekšā, lai viņas neiet ārā. Un varbūt arī drusku sastiprina šo konstrukciju kopā. Jā, zem šīm te apmelēm likām betonu un arī armatūru. Stikla šķiedras nelikām šo te dzels armatūru, jo tīri dēļ rūsēšanas, jo tur tas betons ļoti maz. Un, man liekas, stikla šķiedras armatūra šajā ziņā ir ļoti labi priekš šādiem te pasākumiem. Eņģis, jā, 8 gabali sanāca, jo tās durvis man ir uz divveramās. Jā, tur var arī ietaupīt, uztaisot tikai viens durvis un varbūt viens, jā, līdz ar to 2 eņģi tikai var lielākajiem daļai sanāk. Vai ir vispār durvis, varbūt dažiem nav vajadzīgas. Skrūvas es tur baigi nereiķināju, es ierēķināju 15 eiro. Es īsti nezinu, cik tur tās skrūvas, tur visādi izmēra, jumta, tādas resnās skrūvas es izmantoju arī jau no cita objekta palikušas pāri bija. Un arī mantots bija nagls un tādas lietas. Tad jumta segums, jā, tas bija visdārgākais. Laikam no tādām lietām aptuveni 7 eiro kvadrātmetrā. Varbūt drusku vairāk beigās sanāca. Un jā, kopā 100 eiro aptuveni priekš šī te mazā šķūnīša. Šķembas un grāns es nepateikšu, cik precīzi aizgāja, iespējams 2 kubi, iespējams vairāk. Tas bija tā vairāku mēnešu garumā vienkārši. Ik pa laikam tas šķembas pavedā, ieved iekšā, izlīdzināja. Un jā, elektrība arī. Pagaidām no viņas jēga nav, bet, iespējams ar laiku man tagad bija vieglāk ievilkt nekā tur pēc gadiem 10. Pārdzīvot par to, ka neieliku to elektrību un centos ietaupīt tos pāris eiro. Un zviedru krāsa arī aizgāja aptuveni kādi 4 litri. Un jā, kopā šīs izmaksas bija ap 330 eiro. Cena kvadrātmetrā, jā, 33 eiro, nopaļojot. Te gan, ja pierēķina to, ka mēs zāģi remonts mums izmaksāja 270 eiro, kur mēs nokāvām šito taisot, un vēl visādas instrumentu nolietojums un darbs, tad sajiet, jā, uz tiem pašiem 600-700 eiro, ja mēs darbu rēķinātu. Bet tā kā šis bija tāds projekts 2 gadu garumā, pa pāris stundām katru nedēļu, vai katru otro nedēļu, vai vienkārši tad bija periodi, kad vispār nebija. Tad arī, var dabūt pašam taisot šādu te cenu pa kvadrātmetru, kas man liekas ir diezgan laba. Es, lai gan nezinu, kā būtu, ja būtu taisījuši pilnībā visu no nulles, jo tur mums diezgan sanāca tas cenas diezgan augsti, un tad saprot, ka tev tā malka tur varbūt nav tik vērtīga kāds pats šķūns, kad saprot, ka tev jumts, segums, viss koku materiāli, kad sūta, viss maksā, un tad tur jārēķina, jā. Bet, šis ir tāds, ar šo video es centos parādīt to, ka varbūt var no šiem te koku materiāliem, kas jums jau stāv, ko es mantojuši, kaut šķūņu stūrī, viņi atrodas, kad no tiem var izveidot arī kaut cik paliekoši. Protams, nezinu, cik gadus nokalpo šis šķūns, bet es domāju, ka
savu laiku nokalpos, un te jau, ja kaut kāds problēmas radīsies, te jau noteikti būs video par to, kādas problēmas un kas. Bet jā, paldies, ka noskatījies šo video. Es ceru, ka kādam varbūt kaut ko iedvesmai darīt, vai kaut kādu domu graudu, vai kaut ko tādu ideju radīja. Un jā, tiekamies jau kādā citā video. Paldies!